Labdien! Mani sauc dr. Juris Ehrenpreis. Esmu androloģijas centra vadītājs klīnikā IVF Rīga. Es esmu andrologs, ārsts andrologs, nodarbojos ar vīriešu dzimumsistēmas dažādu problēmu ārstēšanu. Un viena no galvenajām problēmām, ko mēs šobrīd sastopamies savā praksē arvien biežāk, ir vīriešu potences traucējumi, vīriešu erekcijas traucējumi. Tie ir kļuvuši ļoti izplatīti, ļoti daudz vīriešu saskarās ar šo problēmu, kas rada lielu stresu viņiem pašiem, viņu partnerēm, kad nevar realizēt veiksmīgi dzimumdzīvi. Un es gribētu aicināt vīriešu nekautrēties, atnākt pie ārsta androloga, pastāstīt par savu problēmu, jo absolūti lielākajam vairumam mēs varam atrast risinājumu, mēs varam novērst šo problēmu un uzlabot gan jūsu dzīves kvalitāti, gan, protams, jūsu partneres dzīves kvalitāti. Potences traucējumiem, erekcijas traucējumiem mēs varam izšķirt trīs galvenos cēloņus. Pirmais cēlonis ir testosterona deficīts. Testosterona ir galvenais vīrišķais hormons, ko producē vīriešiem sēklinieki, un kurš ir galvenais hormons, kas atbild par vīriešu potenci. Un arvien biežāk mēs novērojam pat jauniem vīriešiem, ka testosterona līmenis ir pa zemu un tiek līdz ar to traucēta normāla šī potences funkcija. Tam var būt dažādi iemesli, bet praktiski vienmēr tie ir absolūti ārstējami iemesli vai novēršami iemesli. Un gan ar medikamentiem, gan savadot varbūt kaut kādu zināmu dzīvesveidu kārtībā. Ja? Tā kā šī problēma arī noteikti ir risināma. Tātad pirmais iemesls ir testosterona deficīts, otrais iemesls, kas ir vairāk sastopams vīriešiem nedaudz vecākiem, jau pēc 40 gadiem, tas ir dzimumlocekļa asinsvadu bojājums, ja, vai sklerotizēšanās, mēs viņu saucam par aterosklerozi. Tātad vīriešiem pēc 40 gadiem, ja viņiem ir liekais svars, ja viņiem mazkustīgāks dzīvesveids, ja viņi ir smēķētāji, visi tie klasiskie sirds asinsvadu riska faktori, viņiem var pamazām dambēties ciet asinsvadu. Un problēma ir tāda, ka vīrieša dzimumlocekļa asinsvadi, kas nodrošina erekciju, ir paši smalkākie vīriešu organismā. Ja? Viņu diametrs ir 0,5 milimetrs, 0,5 milimetri. Ja? Teiksim, sirds koronárie asinsvadi, kur aizdambējot izsauc infarktu, ja, ir 6 reizes diametrā platāki. Tādēļ, ja vīrietim sāks asinsvadu problēma, ja, pirmie, kas var dambēties ciet, ir dzimumlocekļa asinsvadi, un pirmā sirds asinsvadu saslimšanas izpausme var būt erekcijas traucējumi. Ja. To mēs varam noteikt ar dzimumlocekļa asinsvadu tādu speciālu ultrasonogrāfiju, kas ir pilnīgi nesāpīga un nekaitīga procedūra. Un īstenībā to noteikti ir ļoti svarīgi, jo erekcijas traucējumi var būt pirmais signāls, ja, kad, teiksim, pēc 5 gadiem šim vīrietim var draudēt infarkts, insults, ja, un viņam būtu jāatnāk pie ārsta, jāpārbaudās, jāuztais dzimumlocekļa asinsvadu šī ultrasonogrāfija, lai mēs saprastu, kādā stāvoklī ir viņa asinsvadu un vai viņam papildus erekcijas traucējumiem nedraud vēl tuvākā vai tālākā nākotnē kaut kāds nopietnas citas slimības, kā jau es minēju, infarkts, insults. Tātad pirmais ir testosterona deficīts, varbūt iemesls potences erekcijas traucējumiem, otrs asinsvadu saslimšana un trešais psiholoģiski iemesli, ja, kas praktiski pievienojās jebkurā gadījumā, pat ja vīrietim ir testosterona deficīts vai asinsvadu faktors, ja, viņš psiholoģiski ļoti pārdzīvo savus erekcijas traucējumus, ja, viņam parādās tāds zināms stress, un šī problēma ir ļoti bieži sastopama jauniem vīriešiem. Ja? Jauniem vīriešiem var būt normāls testosterona līmenis, var būt normāls asinsvadu stāvoklis, bet viņiem var būt erekcijas traucējumi tīri psiholoģiski iemeslu dēļ. Kaut kāds noticis konflikts attiecībās, kaut kāds liels stress noticis darbā, ja? Bijis pārāk pārguris. Jebkuram vīrietim vismaz reiz dzīvē nav sanākusi erekcija. Ja? Un bieži iestājas tāds kā nedaudz aburtais loks, es viņu saucu. Ja? Vīrietim tātad noguris, sastresojies, nav bijusi erekcija.
kaut kādu iemeslu dēļ. Nākamā reizē, kad ir dzimuma akts, viņš jau sāk satraukties un domāt, kā man būs sanāks man šoreiz erekcija vai nesanāks. Un šis satraukums, viņš īstenībā bloķē erekciju, jo erekcijas smalks mehānisms, kur regulē veģetīvā nervu sistēma, un satraukums, stress izved šo veģetīvo nervu sistēmu no pareizā balansa, kas nepieciešams erekcijas iegūšanai un noturēšanai. Un tātad šis aburtais loks, vīrietim vienreiz nav sanācis, nākamreiz viņš sāk stresot, sanāks, nesanāks, stress izjauc veģetīvās nervu sistēmas balansu, viņam atkal nesanāk erekcija. Nākamreiz viņš uztraucās vēl vairāk, man jau 2 reizes nav sanākts. Un sanāk aburtais loks, jo vairāk vīrietis uztraucās, jo sliktāk erekcija, jo vairāk uztraucās. Un bieži vīrietis pats vairs netiek galā no šī aburtā loka, jo erekcija ir tāds psiholoģiski jūtīgs process. Šādi gadījumi ir ļoti bieži, viņi ir raksturīgi tieši jauniem vīriešiem. Arī šajos gadījumos mēs varam palīdzēt. Tas nav nekas tik sarežģīts, lai novērstu erekcijas traucējumus, kurus radīs šis zināms psiholoģiskais faktors. Visi šie gadījumi ir absolūti risināmi, un īstenībā testosterona deficīts un psiholoģiskie faktori ir daudz vieglāk risināmi nekā jau, kad ir notikusi asinsvadu sklerotizēšanās, dambēšanās ciet, kur mums jau ir grūtāk cīnīties. Bet arī šeit mēs varam palīdzēt uzlabot erekciju, un šeit mums galvenais ir novērst, ka vīrietim turpmāk attīstīsies citus jau nopietnāku orgānu, kas ir svarīgāki. Vitāli dzīvē, tur sirds un smadzenes, šeit kaut kāda asinsvadu saslimšana.